Notriekts drons. Drons ir notriekts, bet ir nianses. Nomainījusies valdība un brīnumi, aizsardzības spējas parādījušās. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis tiekās ar iekšlietu ministru Jāni Dombravu, lai runātu par to, kā sadarboties starp ministrijām un ātrāk reaģētu saistībā ar ģeopolitisko situāciju. Un Taisnības impērija LSM raksta: Latvijā pirmo reizi notriec no ārvalstīm ielidojušu dronu. Akcents ir uz pirmo reizi, atšķirībā no iepriekšējām. Latgalē NATO Baltijas gaisa telpas, patrulēšanas misijas iznīcinātāji notrieca no Krievijas Latvijas teritorijā ielidojušu dronu. Šoreiz chronoloģija bija sekojoša. 9:20 izsludina dzelteno brīdinājumu. Lucas, Balvu un Alūksnes novadā, līdz ar ko gaisā pacēlās NATO iznīcinātāji. Nu šķiet loģiski, vai ne? 10:05 NATO iznīcinātāji notriec dronu Bērzgales pagastā. Noskaidrots, ka cietušo nav. Un nav bojātas infrastruktūras. Reiz Andris Sprūts ar progresīvajiem ir pazuduši miglā, un tagad izrādās, ja grib notriekt, tad var. Interesanti, ko tad tagad Andris Sprūts teiktu par dronu notriekšanu? Izrādās, Andrim ir viedoklis, un Facebookā viņš raksta: Pēc dronu incidentiem austrumu flangā 2024. gadā kopīgi panācām, ka NATO ir gatava aktivizēt iznīcinātājus arī dronu apdraudējumu gadījumā. 2024. gadā tas bija pierādījums Polijā un nesen arī Igaunijā. Bet kā tad ar Latviju? Izrādās, ka arī uz šo jautājumu Sprūdam ir atbilde. Šobrīd iznīcinātāji ir visoperatīvākais un efektīvākais veids, kā pārtvērt dronus. Pat ja salīdzinoši ar augstām izmaksām. Tātad augstās izmaksas ir traucējušas iepriekš notriekt dronus. Tas jau nekas, ka iznīcinātāji vienalga patrulē Latvijas gaisa telpu, par kuru Latvija maksā 3 miljonus eiro gadā. Un vai lādiņa izšaušanas taupīšana ir ētiski uz tautas drošības un dzīvības rēķina? Jo tad kāda jēga Francijas Rafāle iznīcinātājiem patrulēt, ja nenovērš draudus?